Tas teiciens, ar vēzi nav jācīnās, bet vēzis ir jāārstē. Otrkārt, ir pārmainās automātiski jau visu domāšanu, un cilvēks saprot, ka viņš grib dzīvot, un tāpēc arī ir jāiet jo ātrāk sāk ārstēšanos, jo tā ir vieglāka un vienkāršāka. Var palīdzēt arī sirds draugi. Sirds draugi ir brīvprātīgo kustība, kas apvieno cilvēkus, kurus kaut kādā veidā ir skārusi diagnoze krūts vēzis, vai nu personīgi, vai to tuviniekus. Sirds draugi ir brīvprātīgo kustība, kurā apvienojas cilvēki, kurus kaut kādā veidā viņu tuvinieks vai draugs ir skārusi diagnoze vēzis. Jo redziet, tad, kad saslimst ļoti tuvs cilvēks, tad tas ir vienlīdz liels šoks arī tuviniekam vai draugam. Un arī šis tuvinieks, viņš ļoti grib palīdzēt, bet viņš nezina, kā to izdarīt. Viņš ir tikpat apjutis un izmisis un nezinošs. Tad, lūk, visā pasaulē ir tāda kustība Breast Friends vai sirds draugi, kas apvieno cilvēkus, kuri palīdz, tātad nelaimē nokļuvušajiem pārvarēt un uzvarēt šo slimību, sniedzot savu draugā plecu un atbalstu. Lai to izdarītu, ir jābūt gan zinošiem un jāsaprot, kādā veidā es to varu palīdzēt. Jo redziet, ja jūs katru reizi tikai jautāsiet, ko tev teica ārsts, tad drīz vien tā saruna apsīks un tas nav nekāds atbalsta plecs. Tā vietā jūs drīzāk, mēs jums iesakam, aiziet līdzi pie ārsta. Ārstiem nav iebildumu, ka viņiem izītēs līdzi piedalās kāds tuvinieks vai labs draugs. Viņš palīdz sagatavot slimniekam jautājumus, lai slimnieks tajā brīdī, ja neapmulst, kaut ko neaizmirst. Viņš palīdz noskaidrot kaut kādas neskaidrības. Pēc tam kopā jūs jau varat ar to tuvinieku vai saucamo sirds draugu pārunāt visu, ko teica ārsts, un tad jau ir tai sarunai temats un ir iespēja to dziļāk izanalizēt, pārunāt, un tas ir tas atbalsts. Un tādu ieteikumu mums ir ļoti daudz. Mūsu mājaslapā Sirds draugi ir atrodumi padomi gan vīram, dzīves draugam, draudzenei, bērniem, kā viņiem rīkoties, kā viņi var palīdzēt. Es esmu abās pusēs. Es esmu pati onkoloģiskais pacients, un nepilnu gadu pēc manas operācijas man vīram diagnosticēja vēzi. Un tad es teikšu, tā ir daudz grūtāk būt tajā otrā pusē un saprast, ka tu tam cilvēkam nevar palīdzēt. Man bija svarīgi, lai man cilvēki ir apkārt, bet man nevajadzēja tādu lielu žēlošanu, lai man krīt ap kaklu, lai man ārprāts, nabadzīte. Bet vienkārši, lai viņi ir blakām un cilvēcīgi saprot, kad nevis novēršās, bet vienkārši ir blakus. Katrai 8. sievietei dzīves laikā pastāv risks saslimt ar krūts vēzi. Pēdējās aptaujas rāda, ka cilvēki baidās interesēties par šo slimību, jo aizspriedumai domā, ka tad tā var skart arī viņus. Diemžēl šie aizspriedumi aptumšo cilvēku prātus. Un te būs laiks mums būt līdzās saviem radiem, draugiem un paziņām. Būt līdzās ar savu informētību un atbalstu. Mēs varam to uzvarēt. Pievienojies Sirds draugu kustībai Latvijā. Nenožēlos. Es mudinātu pilnīgi visas sievietes izmantot bezmaksas skrīninga iespējas. Un nekādā gadījumā nevajag ļauties bailēm. Tas nav risinājums. Ejiet, pārbaudieties, jo ātrāk, jo zināsiet, kas ir ar jūsu veselību, jo lielākas iespējas ir izveseļoties. Vēlme dzīvot un dzīvot skaisti un labi ir lielāka par to visu, par to, kas ir bijis. Un, es nenožēloju, ka man bija vēzis. Man nav tur ārprāts, man tur liktenis iespārdīja, saspārdīja. Varbūt, ka tā vajadzēja. Un viss bija. Un man ir lielisks ārsts, es stāvu un krītu par savu dakteri.